Protams, kad mēs vienmēr aicinam iedzīvotājus šķirot atkritumus. Ja mēs šķirojam, mēs maksājam mazāk, nešķirojam, maksājam vairāk. Protams, ka lielākā daļa no iedzīvotājiem, es domāju, ka viņi saprot, ka tas ir jādara, bet šie paradumu maiņa iedzīvotājiem, tas nav tik vienkārši viņus pieradināt pie tā, ka tiešām ir jāšķiro. Pie mums Ikšķilē ir vairākās vietās salikti konteineri arī šeit, kur iedzīvotāji var šķirot atkritumus, bet, diemžēl, ir arī tādi iedzīvotāji pie mums, kuri nelabprāt šķiro atkritumus. Šajā pašā konkrētajā vietā mēdz būt arī, kad atved gan izlietnes, gan visādas citas tāda veida piedarums, kurus nedrīkstētu šeit izmest. Un, diemžēl, par to ir jāmaksā pēc tam pašvaldībai no nodokļu maksātāja naudas. Un sanāk rezultātā tā, kad apmaksājam tāpat mēs visi nodokļu maksātāji. Daži labi cilvēki neizdarības. Kopumā atkritumus mums izved katru nedēļu šķirotos, noteiktajās dienās šķirojam atsevišķi gan kartonu, gan arī stiklu. Un arī bērniem ir speciāli un cilvēkiem masturīgiem, kuriem var aizvest arī apģērbs un izvest ārā, kuri nav pašiem derīgi, lai varētu tālāk lietot.